līdz ar pavasara iestāšanos daudziem no mums gribās ēst kaut ko vieglāku, kādus salātus, tādu, tāpat laikā, kas neprasa daudz laika ieguldīt pagatavošanā. Un es parādīšu vienu no variantiem, vienu no salātiem, pareizāk sakot, kurus es nesen starp citu pamēģināju taisīt, un man ļoti iepatikās. Un tie ir japāņu salāti, kas saucās kanī. Tiem par pamatu ir burkāns, gurķis, krabju nūjiņas, sāls un majonēze. Vēl var likt klāt arī kukurūzu no buņģes, bet šoreiz es domāju to izlaist, tāpēc es taisīšu tādu variantu vienkāršāku. Un būs nepieciešama, lai ir foršāks rezultāts, būs nepieciešama šāda te rīve, kas ir Āzijas tipa rīve priekš dārzeņiem. Ar ko es sākšu? Es tātad sarīvēšu burkānu. Tātad šiem te salātiem būs nepieciešama šāda rīve, ar ko es rīvēšu gan burkānu, gan gurķi. Un es parādīšu, kā es to visu daru un kā es to salieku kopā. Būtībā šo salātu var uztaisīt 10 minūšu laikā apmēram. Tas notiek ļoti ātri, tāpēc, ka ir vienkārši sastāvdaļas un tā. Un pirmais, ko es daru, es nogriezīšu burkānam pašu to galiņu un sarīvēšu to. Ja rīvējot ir jābūt bišķi uzmanīgam, lai nesarīvāt pašam savus pirkstus. Tāpēc, ka tā rīvēšana notiek ļoti ātri, jau puse no burkāna ir sarīvāta. Es viņu ik pa brīdim pagrozu, lai viņš man vienmērīgāk norīvējās. Un, protams, ka es līdz galam visu nerīvēšu. Ideālā gadījumā viņu, protams, ir jārīvē pēc iespējas gareniskāk, tad tie burkāni sanāk tādi garāki, un tā kā foršāki, atbilstošāki tai receptei. Tā viss šo es vairāk nerīvēju. Nākamais etaps. Sagriezīšu gurķi. Gurķi es griezīšu šādi te uz pusēm tā un uz pusēm šādi. Es izņemšu ārā sāklas. Vienkārši ar teikaroti izņemu, lai nebūtu liekais, mitrums un ūdens tajos salātos, jo mums nav vajadzīgi tā, ka tur viss pald, kā tas māc būt citos salātos un kur tas varētu būt arī iedarās. Bet šeit tam tā nav jābūt. Lūk, gurķis man ir notīrīts un iztīrīts no sāklām, un tieši tādā pašā veidā es arī sarīvēšu to gurķi. Atkal te ir jābūt diezgan uzmanīgam. Mēs noliksim. Lūk, es vienkārši gribu parādīt, viņi sanāk tās sarīvātās daļas, viņas tādas garants sanāk bišķi. Gurķis ar burkānu ir sarīvāti. Es viņus nedaudz samaisīšu. Nākamais etaps mums ir šo te saucamo mākslīgo krabi sagriezt tādā veidā, lai tas būtu forši piemērots salātiem. Es viņu, diemžēl, nevarēju attaisīt vaļā, nevarēju atrast, kur ir tās beigas. Tagad es atradu. Lūk, šādi te mēs viņu atrulējam vaļā. Un ir divi varianti. Vai es salieku kādas 2-3 tādas plāksnītes kopā, novākšu šo nost. Te ir jāatrod, kur ir sākums, kur ir beigas. Redziet, kā viņu var atrulēt.
parādīšu abus divus variantus. Abi divi varianti ir absolūti darbojošies un tā. Un ar nazi vienkārši garanās tādās strēmelēs to sagriežu. Nu, šādas te strēmeles. Parādīšu otru variantu. Ja negribās griezt, piemēram, tad atrodam, kur viņam te ir sākums un kur ir beigas. Re, kur es atradu. Atrulējam viņu vaļā. Nu, neizdevās atrulēt, tas nekas. Turpinām. Lūk, atrulēju. Un vienkārši var ar pirkstiem saplēst šādas te pašas strēmeles. Nu, griezt būtībā pat nav vajadzības. Šī gadījumā es izmantošu 8 krabi nūjiņas, kas būtībā tur krabis pat blakus nav, pat ne blakus, viņš pat nav pat 1000 kilometriem droši vien. Nē, 1000 varbūt ir. Bet šis te ir vienkārši tā ir kaut kāda jūras zivs visdrīzāk, baltā, kurai iedod krāsvielu un kaut kādu krabja garšu. Pieliek, ir tagad dažādas garšas pieejamas pasaulē. Nu, un tad, kad visas tās sastāvdaļas ir saliktas, liekam klāt tikai majonēzi. Bet es šoreiz izdomāju, ka es gribu pielikt majonēzi sajaukšu ar sojas mērci. Un mazliet, lai būtu tāds aziātiskāks. Un arī sālīts būs klāts sojas vietā. Tad es sākumā domāju likt sāli klāt tā, bet es teikt izdomāju, pamēģināšu uztaisīt tādu nelielu ar tādu Āzijas piegaršu. Nedaudz. Šāda te mērcīte mums sanāk. Liekam to klāt un sajaucam tos salātus visus kopā. Nu, ja liksies pārāk sauss, es iespiedīšu mazliet vēl majonēzi klāt. Redziet, kādi viņi veidojās. Ja? Viņi gan izskatās forši un ticiet man smaržo ļoti forši un arī garšo ļoti forši. Pavasarim tie ir vienkārši kā radīti, es teiktu. Ļoti garšīgi salāti. Nu, lūk, arī salāti ir servēti. Tie ne tikai forši izskatās, bet tie arī forši garšo. Un ir super vienkārši. Tur ir svaigs burkāns, svaigs gurķis un krabi nūjiņas. Un, ja gribās, var pielikt klāt kukurūzu vai norī lapu, lai būtu egzotiskāka garša. Pamēģiniet. Tas ir ātri izdarāms. Prasa maksimums 15 minūtes laika. Nu, tālūk. Pamēģiniet arī jūs uztaisīt, ja jums kaut kas tāds interesē. Paprovējiet šos te japāņu kanīgi salātus un uzrakstiet savus domas komentāros, ja jums ir tāda iespēja. Paldies, ka skatījāties!